Šis nolāpītais Opels man nebeidz vajāt. Nepietiek jau, ka es divreiz viņam mainīju ģeneratoru. Jo viens izrādījās jaunais restaurētais bija brāķis. Un visu eļļu izgāz caur ģeneratoru ārā 4 litrus. Bet tas vēl tā. Tagad nākamā problēma. Cilvēks saka kaut kādas skaņa no siksnas. Varam diezgan labi ar aci redzēt, ka ģenerators stāv šķībi. Un varam redzēt, ka ir nolūzis kronšteins. Šitajā te mašīnas pusē. Apakšā ir nolūzis arī, tur iet garā skrūve cauri. Tā kā ģeneratora pusē ir šitāds te, un tad pretī mašīnai vieta, ka viņš piestiprinās, tad tā skrūve kaut kur nolūza droši vien tik tā pēdējā daļa, jo priekšgalā, sākumā viņi tur ir, redzēt, un uzgriežņa puse vairs nav. Tā kā zvērā vienkārši.